Sveiciens visiem Rīta zvaigznes laukā. Mani sauc Baiva, esmu Rīta zvaigznes veidotāja, un šodien piedāvāju jums palūkoties caur taro kārtīm uz februāra mēnesi. Šis video veltīts visiem vēžiem. Palūkosimies, kādās enerģijās vēžas atrodas šobrīd, kas notiek šobrīd dzīvē. Tāpat paskatīsimies uz finansēm un attiecību jomu. Un vēl palūksim visumam kādu mēnešu ieteikumu, uz ko tieši mēs varētu tā kā fokusēties visu mēnešu garumā. Tas noteikti sasauksies arī ar visu kāršu izlikumu kopumā. Sāksim ar to, kādās enerģijās vēzis atrodas šobrīd, kas notiek vēža dzīvē. Vēzis kaut kur ielicis mazliet sevi. Pirmā mums šī izkrita, tāpēc sāku teikt, ka vēzis ir ielicis sevi mazliet tādos tā kā prāta ierobežojumos un īsti neredz vai netic pats sev, kad īstenībā viņš jau ir pats šī te visa sava apkārtējā visuma radītājs. Un kad patiesībā viss tas, ko mēs redzam savā apkārtnē, ir tāda skaidra mūsu domu materializācija. Kas vēl šobrīd? Jā, gribētos tā teikt, ka šīs abas kopā tādas, tāda ļoti spēcīga enerģija, jo šis Zižļu kungs ir, nāk tāds vārds ļoti jaudīgs. Viņš ir jaudīgs, viņš ir enerģisks, viņš ir tāds spridzeklis. Tāpēc no tiem saviem tādiem prāta ierobežojumiem noteikti kaut kādā veidā vajadzētu atbrīvoties. Viens no labākajiem veidiem būtu droši vien meditācija, jo tas ļoti pamatīgi tīra galvu tādā labā nozīmē. Un tad pēc tam tiešām var kā šis te ugunīgais kungs doties uz priekšu un radīt visu savu apkārtni tieši tādu, kādu es viņu vēlos, nevis tādu, kādu man uzliek kāds cits, jā. Un šī ir laikam, kad tā viss, priekš manis vismaz tāda viss sievišķīgākā kārts par mūsu sievišķīgumu, par to, kad mēs apzināmies, kad mēs tiešām esam šādas te auglīgas radītājas. Un sieviete vēl jo vairāk, viņai tieši ir jāskatās, jāvēro šīs savas domas, jo, kur mūsu uzmanība domu ziņā, to mēs pēc tam, kā es no sākuma teicu, ieraugam savā dzīvē, savā realitātē kā manifestāciju. Un ja mēs vēršamies uz tādu negatīvo, tad agrāk vai vēlāk tas patiešām notiek, materializējās. Tas
tā ir tīra fizika, nu, sen jau vairāk nevienam tas neliekās nekas tāds pārcilvēcīgs un, nu, tādā ziņā maģisks. Bet maģiskums sākās tieši tanī brīdī, kad mēs to sākam tā, nu, patiešām apzināties, kad mēs ar savām domām, katrs mēs esam radītājs. Tāpēc šeit jūs varat uzradīt tiešām brīnišķīgu savu pasauli. Vien ar šīm te domām. Tālāk palūkosimies uz finansēm, uz naudu. Sākšu ar šīm te. Pirmā šī un otrā šī. Tāda tā kā nostalģija par to, kad tagad vairāk nav tā, kā bija kādreiz, un ka kādreiz bija tik labi, bet tagad ir tik grūti, tik smagi. Šī kārts patiešām ir tā, kas ir teju gandrīz visām zīmēm. Kas patiešām, nu tā, pat vienalga, vai mēs ļoti sekojam līdzi savai tādai horoskopu zīmē vai nē, bet nu, man ir tikai kā tāds vēl viens liekas apliecinājums tam, kad mēs ļoti esam vienā laukā, visi tomēr saistīti. Bet jā, šī te ir par tādu, nu, tā kā nožēlu, tādu kavēšanos kaut kādās atmiņās, nu, tā kā jau es teicu, bet patiesībā jau šeit šīs te durvis ir un atslēgas tā kā stāv šeit pat, un viņa pat ir tā kā izgaismota, tikai, nu, vajadzētu tā, nu, piecelties kājās, aiziet līdz durvīm, paņemt atslēgu durvis, ja. Nu, šī te kavēšanās pagātnē, ja tāda ir, tad viņa nekādā veidā noteikti nepalīdz. Šeit nākamā kārts ir, nākamās divas ir tieši par virzīšanos uz priekšu, par stabilitāti, par to, kad, nu, es tā redzu to, ka viņš dodās uz priekšu, un man gribās tā kā teikt, kad viņš ir uzsācis jaunu, tā kā, nu, ceļu. Bet viņš tomēr neatlaidīgi dodās uz priekšu, piedevām atrodās šādā te tā kā, nu, nu, šī man sasaucās ar šo te enerģiju, ar tādu tā kā, nu, kad es eju uz priekšu, kad man viss sanāk, kad, jā, varbūt tas nav tik ātri, es joprojām eju ar basām kājām, dzirks man iet blakām, man tur nav grēznas kurpes, ja, nu tā, metaforiski izsakoties, bet es eju uz priekšu. Un tā kā, nu, nesēžu un nekavējos, nedomāju, kad visums mani tagad ir sodījis, ja viņš man ir noņēmis kaut ko nost, kaut
kaut ko es esmu pazaudējis, kaut kur kaut kas nepietiek, bet es ar šādu te tā kā, nu, tādu dzīves prieku, tādu dzīvīgumu, ceļu savas vibrācijas, un jo augstāk es viņas ceļu, jo tā kā, nu, zaļāka paliek zāle. Jā, tā kā finansiāli tas ir, nu, par tādu tā kā nesēdēšanu un nenožēlošanu, jo šobrīd es neesmu astrologs, un tādu parasto astroloģiju tā kā nesekoju viņai, klausos tādu mazliet savādāku. Jā, šobrīd ļoti, ļoti daudziem, nu, visticamāk, kad, nu, gandrīz visiem, kaut kādās dzīves jomās viss mainās. Bet tā ātrāk uz priekšu tiek tieši tie, kas apzinās to, kad viņš pats ir šis radītājs, kad viņš ir tas, kas rada savu realitāti, un to nenosaka ne valsts iekārta, kurā mēs atrodamies vai dzīvojam. Jā, tā nosaka kaut ko citu, bet viņa nav atbildīga par to, nu, tādā, nu, globālā līmenī, kas ar mani notiek. Tā ir tāda uzņemšanās atbildība par savu dzīvi, un patiesībā tad mēs kļūstam šādi te brīvi un priekpilni, jo saprotam to, ka patiesībā visa mūsu tā laime ir mūsu galvās un mūsu, nu, teiksim tā, rokās. Un kas notiek attiecībās? Jā, patiešām visiem viss ir par pārmaiņām, par kur kāds pašs krīt ārā. Sākuši no šī gala. Šis brīnišķīgais tonis, kas gāžās, varbūt, ka tas šobrīd arī attiecību ziņā, ja kaut kas, nu, tā kā šeit kāds varbūt, kad no attiecībām nu, tā kā aiziet projām, bet šī ir, kā lai sakam, nu, kad mēs izlemjam aiziet prom no attiecībām, patiesībā no tādām, kurās, nu, jūtas ir. Jā, bet varbūt, kad varbūt partners izvēlās no viņām šobrīd attiet maliņā, paņemt pauzi vai kaut kā, nu, tā kā ļoti strauji paziņot par kādu lēmumu, kas liekas ne īpaši saprotams, ne īpaši godīgs, bet atkal, nu, tā kā par to, kad nekas nenotiek tāpat, un kad šī kārts man tādā ziņā, tādā
plusā šī te transformācija ir brīnišķīga. Jā, es nesaku, ka tas varētu būt, ka tas nav sāpīgi. Jā, mūsu prātam un ego ļoti daudz, kas šķiet sāpīgi. Atkal līdz tam brīdim, kad mēs ieraugam to, kad viss notiek tā, kā tam ir jānotiek, kad viss notiek patiesībā uz labu, un kad, lai cik šobrīd, varbūt, kad es jūtos tiešām slikti un draņķīgi, tad patiesībā tas ir kaut kādā ziņā, tas mani padarīs labāku. Šī te transformācija, tas, kāds es būšu pēc tam, es būšu labāks. Te, protams, varētu ļoti, ļoti gari skatīties, tā kā iemeslus, es paskatīšos ar citu kāršu galu. Ko vajadzētu darīt šī situācijā attiecībās? Būt tādam skaidram savās domās un raudzīties uz priekšu. Neļauties neļauties uz visādām provokācijām, ka kādam kaut ko tur gribās pastrīdēties, un arī pašam tā kā, neiet ne ar vienu strīdēties. Bet šis te ir tāds ļoti stabils karalis. Paskatīšos atsevišķi šo te karali, bet šīs te ir noteikti par tādu, par tīru galvu, par tādām skaidrām, sakārtotām domām, tādiem tīriem vārdiem. Man viņš tiešām kā tīri vārdi šobrīd ir. Un šeit, es šeit šobrīd ieraudzīju tādu tā kā sirdi, kad patiešām visi šie te vārdi, ko mēs runājam, iet caur sirdi. Nevis caur tādu tā kā ego, tu man tā un tu man šitā, bet caur sirdi. Ja uzreiz nesanāk, ja gribās kaut ko ļoti steidzīgu un ātri kādam pateikt, uzrakstīt, atbildēt, tad ieteiktu tā nedarīt. Un par tādu tiešām skatīšanos uz priekšu. Par to, kad viss tas, kas notiek uz to labāko. Kad nevis tagad visa mana pasaule ir sagruvusi, bet tonis brūk, jo ir nestabili pamati. Un, tā kā, nevis visa mana pasaule ir sagruvusi, bet tieši izejot no šī, tā kā, kur es dodos tālāk. Kāds ir mans, kāda ir man tas, Un patiesībā ar tādu pat tā kā, ar tādu prieku un deksmi.
Un šis te kungs. Nu jā, par to, kad vai nu šīs attiecības, nu, tās nav nekādas beigas, un, nu, kad vai nu vienam vai otram vai abiem partneriem ir tiešām vajadzīgs kaut kāds laiks, kaut ko saprast, kaut ko aptvert, un beigās tā kā šo torni, ja, nu, uzbūvēt šos te stabilos pamatus, un, nu, kad saule ir pati pozitīvākā tāda kārts vispār, nu, viena no, un viņa abi ir, šīs abas kārtas ir tik dzeltenas, tādas priekpilnas enerģijas piepildītas, un šī ir par tādu stabilitāti, par tādu, nu, gruntīgu, kad jebkurā gadījumā, tā kā patiešām viss notiek uz to labāko. Palūksim vēl kādu zīmi, kādu, uz ko mums vajadzētu pievērsties nākamā mēnesī. Kas vēl būtu, uz ko mēs varētu palūkoties nākamajā mēnesī? Ko visums mums varētu ieteikt? Šī ir, man liekas, kad ļoti iet kopā ar šo, par tādu sievišķīgu, tādu jūtīgumu un maigumu. Nu, jā, tieši tā, ka caur šo te sievišķīgumu un maigumu mēs varam nevis tādā manipulatīvā veidā kaut ko no otra tā kā dabūt, bet tad, kad sieviete ir, nu tiešām sieviete, viņa ir mīļa, maiga, tas nenozīmē, ka viņa nemāk nospraust savas robežas, bet pie viņas gribās atgriezties. Ar viņu gribās runāties. Nu, tā kā pat tad, ja šobrīd ir grūti, tad saglabājiet šo te savu tieši sievišķīgo maigumu, tādu, nu tiešām tādu esat sieviete. Uz šīs nots arī šoreiz beigsim. Ceru, kad saņēmāt kādu derīgu ziņu. Priecāšos jūs atkal redzēt kādā no nākamajiem video. Un paldies, ka bijāt!